Nu, ko kārtējās brokastis, ņem pēstas un jāaiziet. Tagad ir pastaiga taka, kas esot kaut kādi 4 kilometri aplītī. Nu, redzēsim, kas tur interesants ir. PSRS laikā šī sala tāpat kā Sāremā, esot bijis slēgtā sala, jā. Un tāpēc jau arī šeit tie bunkuri un lielam visas armijas bāzes arī šeit koncentrējās. Jā. Bija tā, ja? Jā. Mēs jau šo tā arī izlasām, nav tā, ka tikai vazājamies pie meža. Jau nāc lejā? Bija kabinetā. Šeit tur bija. Ej, kabinetā. Šodien ir nereāli karsti. Mēs izvēlējāmies labāko laiku, lai iet pa taku. Tā jau skaisti. Mums jābrauc sauļoties, man liekas. Lejā ir vēl papildus durvis, mums jāizstegā. Ground floor. Arī. Tu teiks. Tas dīvains. Nu, mīļi jau. Bet dīvains. Un šeit ir baiglabā iespējas piegot. Baigais vējš, kā redzam, mani garie mati ļoti plīvo, dodos pastaigā pa molu, kurš, protams, ir bijis kā militārais objekts kādreiz. Un tikko redzējām, baigs smukais auto un izskatījās pēc viena mašīnas varētu būt. Rakst komentāros apgaismo mani. Jubileja. Nav tā, ka ir ļoti daudz opcijas restorāniem, bet vienu mēs atradām, ka mēģināsim savu ēdienu. Esi izbadējies? Jā, kāds savs jūtas. Elisai obligāti jāiemūžina ēdiens. Ko viņi iemūžināja? Viņi iemūžināja šito. Labu apetīti un apsveicu gadu jubilejā. Nu, kārtējo reizi esam pēduši, nu, ko gan citu mēs varētu ceļojuma laikā darīt. Nu, vismaz es noteikti. Nākamais apskates objekts Krustakalns. Nevis tas, kurš Lietuvā, bet Igauniem Hjumā salā arī jā, esot savs ejam. Apskatīsim. Nevajag visu zālē. Tur ir reizes. Tev cik reizes jau teicu? Bet ja krusts ir jānofilmē, ko man darīt? Iezūmē. Es uzskatu, ka tev upurē cilvēkus. Tev tā neliek? Nav nemaz tā smuka, tev tā krīpī. Alts man ir atvedis kaut kādu krīpīju mežu. Tur aizmūrē var redzēt visādi žagaru krustus. Es nezinu, viņš man upurēt ir atbraucis, kā ir. Tu tagad gribi te iet? Nedomājies naktī? Tas ir bailīgi. Kas tev tur vēl ir? Noteikti nav tas pats, kas Lietuvā, jo Lietuvā ir tādi skaisti krusti no metāla, no
no, nezinu, porcelāna, no betona. Te ir vienkārši žagari, bet ir bailīgi. Baisi. Tomsā, šeit ir jāatnāk ar sveicīti rokās. Un tad, lūk, ļoti skaista koka baznīca, kura obligāti ir jāapskata. Nu, lūk, atverot grāmatu vaļā rakstīts, tapusi 1885. gadā. Un tad kādu laiku tukša līdz 2008. dzīvojas un 2011. Upgradeot, atjaunot. Ejam apskatīt. Ciet! Durvis gan bija un ir slēgtas. Paskatījāmies nedaudz pa logiem iekšā. Diemžēl tev, skatītāji, nevarēšu parādīt, jo atspulgs būtu tāds, ka redzētu to pašu manas seju atpakaļ no tā loga. Lūk, atradām maketu, kurš ir piedalījies filmā 1944. Nu, es tādu filmu neesmu redzējis. Būs jāieskatās igauņu filmogrāfijā. Bet varbūt tu esi redzējis. Nokomentē, pastāst, kā tev patika vai vērts. Atbraucām uz salas vistālāko ziemeļu punktu. Un te, protams, ir arī skaista bāka. Kāps maksā pastaigāsim un 4 eiro vienai galvai. Nāc ārā. Elisei ir bail no... Tas bija cauri, es nevaru. Un tomēr izdevās Elisu dabūt ārā. Nu, baigi labi izskatās, ne? Ko? Šis te zvaniņš ir Kuģa Estonija piemiņas punkts. Nu un vēl daži bunkuri būs. Dievinu līst iekšā, nu tad ejam. Kā izskatās, tad šajās vietās ir glabāta munīcija. Un pa šo lodziņu tiek padots tālāk. Un tur galā pa kreisi laikam varēja šaut.
Atbraucām apskatīt koka Eifeļtorņa miniatūru, un kā izrādās šeit ir arī foršs parks iekšā, nu tā vismaz pēc bildēm Google izskatās, un rekur tāds cilvēciņš. Cik maksā, tūlīt noskaidrosim, un ko darīt, parādīšu. Paigā pasaulīt, paskaties, kā tur pilīti. Labāk paskaties, kas tur tajā pulkstenī iekšā ir. Šis atgādina man bērnību. Saimniekam tiešām ir baigā iztēle. Un šis 3 eiro viss parks izmaksā. Very nice, very nice. Tie būtu ritīgi krūti dzīvot, paskaties, cik daudz telpas ar kādu ceļot. Uļaļā! Un tā jau baigi forši. Gan labirints tajā ēkā aizmugurē, un kā redzējām tās mašīnas, vienīgi varbūt prasās nedaudz izpļaut, jā, nu. Atceries, kad mēs bijām Kennedy Space centrā? Atceros. Tas pats vien ir, pēc kā mēs tur braucām. Mans kuģis. Aldī pamodīs bērna gars. Te jau ir arī tāds liels rotaļlaukums. Forši. Diemžēl slēgts, un it kā tehniski nesot vairs ieteicams viņu kāpt. Īstajā netika fake arī. Re, kur pāriet pāri, mēs tiekam uz Latviju. Tu pamanīji, ka viņi īstenībā visi vēl ir plosti. Esam atbraukuši uz it kā 3. vecāko bāku laikam pasaulē vai Eiropā. Nu, to noskaidrosim, bet ejam, apskatīsim. Nosaukums te kaut kur. Vienā bākā jau šodien uzkāpām. Otrajā laikam spēks nebūs, kā arī plus bišķiņi nomācies. Bet ja tu gribi kāpt augšā, 5 eiro, 1 galva, 2 kājas. Laipni aicināt doties. Liels pluss šai salai arī līdzīgi kā Sāremā. Šeit var piebraukt pie pašas pludmales. Un te arī nakšņosim.
Te mums cepinās pēdējās 10, bet gaļiņa jau ir gatava. Un mēs jau esam, tā teikt, gatavi ēst vakariņas. Garšīgais biezenītis, gaļiņa, tomātiņa, burķītis, dažādas mērces. Un šitāds mums skats fantastisks. Risna bāka. Tālākais rietumu punkts salā. Parādīsim arī. Arī šī bāka paliks tikai apskatīt no ārpuses, jo tā izskatās, ka esam nedaudz pāri atbraukuši un vēl viss ir slēgts pirmdienas rītā. Te notiks filmēšana. Filma sauksies Swedish Torpedo. Atrodamies Puskī ciematā Hjumās salā. Ļoti smuka baznīca, bet jā, prieks redzēt, ka viņa tiek atjaunota. Iekšā gan netiksim. Esam uz dienvidu punktu atbraukuši, osta pilsētiņā Soru, jeb šo Soru osta, un ir iespēja pārcelties no Hjumās salas tālāk ar prāmi līdz Sāremai. Bet, nu, ejam apskatīt labāk saimas kuģīšus. Mēs esam tādā interesantā vietā, Tārplas ostiņā nelielā. Un rakstīts, ka šeit savā laikā bijis arī ledusceļš ziemā, kas savieno Sāremā ar šo salu. Iespējams, ka varbūt arī joprojām to tā izmanto. Tas gan būs jānoskaidro. Esam pirmie klienti, 11:30 minūtes, un tā izskatās, ka pirmie un ņem, lutināsim sev ar pusdienām. Uz pankociņas ar ievārījumu. Atbraucām uz ļoti šauru punktu, kas ieiet jūrā iekšā. No aizmugurē tur ir laukums, kurš ir pilns, bet nu, mēs tepat ceļmalā arī varam pastāvēt un ejam apskatīt, cik šaurs ceļš ir Baltijas jūrā. Hjumās salā ar labierīcībām noteikti nav problēmas, atrodams gandrīz uz katra stūra. Vai nu tā, kas sākumā. Atbalsta atpūtniekus. Visur tu var iebraukt, tur ir skaista piknika vieta, galdiņš, grilla zona, tualete. Var braukt iekšā. Nav katrs. Laikam Circiņš arī brauc skatīties galvu.
Mēsi. Mēģinām saprast, kas ir šis. Minam, ka baznīcas jumts. Torņa jumts. Bet uzraksta īsti nav, lai to apstiprinātu vai noliektu. Tāpēc mēs tikai minam. Forši. Paldies, ka noskatījās šo video. Like, share, subscribe. Patīk, nepatīk, dalies, iesaka.